viņu atbilstību konstrukcijai vispārējo var pieprasīties tehniskais komisārs. Tas jau viņa stāv salonā? Nē, nav svarīgi. Stāv, ja viņa neatbilst konstrukcijai un novietojumam un vispārējo, tad tehniskais komisārs var pateikt, ka viņa nav derīga, ja viņš atzīst, ka viņi, strādā. Vienmēr sakot, pirms tādu būvēt, labāk pakonsultēties. Un tad vienu brīdi E3 tad bāks uz pusēm vien darbjāšā. Jā, tieši par jautājums. Tie V8 daudz tērēs. Tās arī nevarēja šoreiz taisīt, tās šoreiz ir apstrīdēja, bet pēc tam nonāca komisāri pie slēdziena, kad atļāvus un bija uz citu gonku jāpārtais. Bet, iet runa par to, ka viņš stāst, ka es esmu redzējis dragreiz lietuvietim vāka ir plasmas skana. Nē, tieši tas ir aptuveni, jā, tehniskais komisārs pateiks, ka tāda degvielas sistēma. Ordināli ir bišķi. Tad viņa nedara. Ja viņa atbilst, tā kā pēc viņu uzskatiem, pēc tā tehniskā komisāra uzskatiem atbilst, tad viņi viss būs kārtībā, tad arī viņš Bet pa lielam palētīs. Visi kriteriji tie paši ir kā ir sporta bākai, vienkārši atšķirās tas, ka viņi tev pašlaicīgi uzbūvās. Un pa degvielas trubām, kas iet savu salonu, viņus var būt kā par? Jābūt ar visiem uzgaļiem un visiem tiem. Vai jābūt... Viņām nedrīkst būs neviena savienojuma, viņiem jābūt, reiz tiem... Monolīti, visu vienā gabalu. Jā, bet par kaparu degvielas caurulēm es vispār neko nezinu. Tie ir jāpastāstē noteikti. Pazīstam, ir taisīši. Tas ir baigais pašlaik darbs. Sapratu, to viņam būšu. Bet drīksies, tad to viņam būšu klāt. Es nezinu, es tā zinu. Jā. Klausies, ideja tā, apsties tehniskais noteikumus, ja tas ir kaut kur stingri aprašanāts vienādi vai otrādi, tad vai nu tas ir aizliegts, vai nu tas ir atļauts. Ir kaut kāda vispār pieņemtie standarti degvielai, parasti tiek izmantots vai nu tērauda caurulis, vai mēdz būt alumīnija caurulis, ko piedāvās reizpārts kaut kas. Viens kriterijs, viņas iet caur salonu, nedrīkst būt neviens savienojums. Virsbūvē viņam caur ugunssienā jābūt savienojumam. Un uzdot konkrēts par kaparu cauruli, tad es tev jautāju, kur tu dabūsi, kas tā būs par kaparu cauruli? Nē, tā vēl. 8 metrs. Ir kāda izmērs? Var par 40 metrā nopirkt. Var nopirkt par 40 metrā. Teorētiski, gan jau, ka jā. Jā? Nā. Tas ir kaut kas pielāgots. Nē, tas ir kā auto detaļas. Kā bremžu trūkā. Jā, tāpat kā kapara bremžu trūkā. Kurim lieto autobusu? Kanalizācijas. Nē, siltumā gādi. Tik šaudu arī grib iepirkt. Jā, palēta. Cik koši alvojās un nodējās. Vēl kaut kas neskaidrs kādam? Vēl viens jautājums. Par tiem pro klasē arī vajag aizmugurējiem logiem būt te plēvē. Jā, pat strīt. Arī strīt. Arī strītam? Tas tikko viss izrunāja. Ja nav to, Nē, viss kārtībā, jau jautā. tad ir atspēdīgāk. Jā, aizmirst, ka visiem nav tonēts vienkārši. Lietojušiem atvērt? Pro klasē jau... Bet pro klasē nedrīkst tonēt. Jā. Ar to atšķirību. Arī jābūt plēvēm, viņas nedrīkst tonēt. Jo nabaga lietuvietis neredzēs, ko tu priekšā dari, saprot, un viņi ir ļoti dusmīgi par šo. Vēl gribu uzprasīt vienu jautājumu. Jūs esat saņēmuši e-pastu par to, ka bija balva apbalvošanas? Es kaut ko dzirdēju. Tik klasi? Jā. Nē? Jā. Par to, ka bija, bet... Kāpēc Nē, Tāpēc es atbraucu pēc 10 vakarā no klientu mājās, kur mājās uz darbu vēl ieskrēju, tad es atceros, ka šodien tas pastāstījums. Es sapratu, ka jau pa vēl. Nevarēja neviens atzvanīt, tad es saprotu, ka tā vēl nav, vai jāgam, viens vai nav. es tas jau Tāpēc, Nē, vienkārši gribēju pasīties, vai tā sistēma strādā. Ja jūs esat atstājuši tos e-pastus no pēdējiem driftiem, tad jābūt. Nē, tā, kad ir ļoti daudziem tie e-pasti, kas ir bijuši, vairs nav updatoti, un Lindai tie, kas stāv, tie
ir daļa, teica, ka daļa tika atmest atpakaļ, bet tur jau neko nevar strīt. Tā kā vienmēr cenšaties sacensībās vienalga kaut vai 10 reizi rakstīt vienu un to pašu, teiksim, e-pastu tā informācija, lai līdz nonākt. Var arī tā, ja jums mainās e-pasts, vienkārši aizsūtīt, vienkārši, ka jā. Pēc tam redzēsim, tur numurs katrās sacensībās strīt klasē izsniedz vienkārši. Tur numurs nav, kad gada sākumā var vienkārši iesākt, tur 99. Nē, nu mēs tur, tā doma par strītu bija tāda, ka numuriņus pirmajās sacensībās droši vien reģistrācijas secībā. Nu jā, ja? Apēc tam, ja tu reģistrējies, man jau ir 20. numurs, piemēram, jā, nu tad nav tik man rīmēt vēlreiz. Nebūs tā, ka tie 16, tur, teiksim, tie paši paliek, nu tā kā bija pagājuši. Tas jau nav čempionāts, tas jau ir kauts, tā kā tur tas tāpēc. Ok. Znači, mēnes bija vēl izskā. Protams, ir vēlme saskait. Grib būt devīgais, saskait, kurš tu būs rindā. Valās gaidu skaimiņu un tad pagaidi. Vēlas būtu lielāks, tad rakstīt. Labi, viss, mēs esam 2 stundas. Paldies, ka